pastiprināto pārbaužu atcelšanu. Latvijas muita šodien saņēmusi oficiālu Krievijas muitas dienesta vēstuli, kurā kaimiņu valsts paziņo, ka pērnā gada nogalē uzsāktās Latvijas auto pārvadātāju pārbaudes uz abu valstu robežas uz laiku ir atceltas. Atceltas tās sākot ar 31. decembri, taču tikai uz laiku, un pilnīgi pastiprināto kontroļu atcelšana būs atkarīga no atlikušo Krievijas pretenziju atmaksas gaitas, kā arī no turpmāko Latvijas auto pārvadātāju pārkāpumu biežuma Krievijā. Latvijas auto pārvadātāja asociācija Latvijas auto šobrīd ir veikusi parādu nomaksu par 3 pretenzijām, un Krievijas muitas dienestam pārskaitīti 300 000 latu. Kopumā Krievijas Federācijas muita Latvijas auto pārvadātājiem ir izvirzījusi vairāk nekā 20 pretenzijas. Krievijas muitas dienests vēlas, lai samazinātos gadījumi, kad Latvijas auto pārvadātāji nenogādā kravas līdz gala saņēmējam. Jauns pavērsiens no amata atstādinātā vidģenerāldirektora Dzintara Jakāna lietā. Reiķinoties, ka var izgāzties finanšu ministra Ināra Repšas centieni atlaist Jakānu, koalīcija uzsākusi atkāpšanās ceļa meklēšanu. Neoficiāla informācija liecina, ka tagad tiek meklēti veidi, kā rotācijas kārtībā Jakānu iecelt citā amatā, lai tikai panāktu viņa aiziešanu no valsts ieņēmuma dienesta. Dzintars Jakāns to uzskata par absurda teātri.